visiem! Šeit Mārtiņš Slaviņš, spēlēju New Hampshire Universitātē. Gribēju novēlēt lielākajai un labākajai amatieru līgai pasaulē veiksmi, izturību, cīņas sparu un galvenais tēmas ir fans Džeki. Turās! Roberts Jukāms izgājienā 1-1 pret vārtsargu. Lūdzu parādām metienu uz nērto nulles pusi un ripa ir vārtos bezspēcīgs vārtsargs un arī spēka paņēmiens tika pielietots pēc ripas redīšanas vārtos, kas vienmēr ir efektīvi. Raimonds Mihailovs no Raivija Petroka piespēles no gaisa raida ripu vārtos spēles pēdējā minūtē. Lūdzu, skaisti redzam 8. numurs no gaisa vārtu augšējā stūrī. Bezspēcīgs ir vārtsargs. Emīls Erbs izgājienā 1-1 pret vārtsargu. Bez divām domām raida ripu vārtos ar nērto nulles pusi un lūdzu arī ļoti interesants saucamais celebrations pēc gola. Skaisti. Neko pielikt, neko atņemt, lūdzu, uz viena ceļa parojam kreklu, tomēr nokrītam un izdomājam airēt. Skaisti. E9 divīzija. Edijs Selickis izgājienā 1-1 pret vārtsargu. Skaisti nomāna vārtsargu un gūst vārtus. Redzam, parādām metienu uz nērto nulles pusi un pie reizes nonesam vārtus. Kurš tos tur bija nolicis, neviens nezina. Numur 2. Kristiāns Cīrulis piespēlēja Laurim Rodrigo Zariņam. Piespēlē atpakaļ Kristiānam Cīrulim un kas par vārtiem, lai panāktu rezultātu 4-1. Lūdzu, aizsargs klub krīt, nepaspēja tikt atpakaļ un kas par vārtiem. Augsta līmeņa vārti. Numur 1. Ričards Senčenko no Haralda Apiņa piespēles. Fantastiski. Lūk, redzam, neskatoties piespēles vārdu priekšu un bez liekiem jautājumiem, lūdzu, kas par emocijām Vikingu komandas līderim Ričardam Senčenko. Fantastiski vārti. Ričards Senčenko! Pinky Blinders uzbrucējs Markus Jānis Svāģers pēc Jāņa Karzjuka piespēles neapstrādājot vienā pieskārienā raida ripu vārtos. Lūk, redzam vēlreiz šo izspēli 2-1 izgājiens un fantastiski NHL līmeņa vārti un arī ielicam stiklā, protams, pēc gūtiem vārtiem. Lauris Rodrigo Zariņš izgājienā 1-1 pret vārtsargu. Bremze un spēka paņēmiens vēl pēc gūtiem vārtiem, bet tas vairs nav svarīgi, jo ripa ir vārtos. Vārtsargs ir aizslīdējis uz otru pusi un panāk rezultātu 2-0. Numur 1. Edijs Marcinkēvičs, kas par atvairījumu. Ko es vēl šeit gribētu izcelt, ir fantastiska piespēle no acitiem pret bortu. Tomēr labs uzbrukums, labāks vārtsargs šajā gadījumā un arī, protams, tam kāpēc gan ne. Mego spēlētais Renārs Ziemelis, kas par šāvienu no zilās līnijas vārtu augšējā stūrī. Izskatās, ka neredzēja vārtsargs šo metienu brīdi un ripa ir vārtos. Fantastisks metiens. Numur 2. Pilsētas leģendas Arturs Kieperzo no Ričarda bezbaļu piespēles izgājienā 2 pret vārtsargu. Fantastiski apstrādā vārtsargu un izpārdošana saucamā 0 pa gaisu, 100 pa gaisu un 7-3 neatstāja absolūti nekādus variantus vārtsargam. Numur 1. RSU Artūrs Kauliņš no Dāvija Ancāna piespēles. Fantastiski. Meistarība, precizitāte un augstasinība viss vienā. Maina rips lidojuma virzienu vārtu priekšā un bezspēcīgs ir pagānu vārtsargs. Sadalina uzbrucējs Kaspars Biezums ar tā saucamo Crosbija tipu pāri vārtsargam skatāmies. Wow! Burvīga piespēle no Dāvida Jakoviča 69. numura un precīzi Kaspars Biezums pieliek ripu tā, lai tā pārlidotu vārtsargam pār plecu. Numur 2. Mad Dogs spēlētājs Maksims Kondratenko no viena gala līdz otram galam, jeb tā saucamais coast to coast. Lūdzu, skatāmies. Ieslēdzam kājas, apkārt aizsargam, hop,
lienam uz vārtiem un labas lietas notiek. Tas ir gribas spēks, tas ir ātrums, apskrienam aizsargu un vārtsargam starp kājām. Skaisti. Numur 1. Ledus veči Artis Kauliņš ar solo gājienu. Skaisti, burvīgi, vienreizēji, fantastiski un arī, protams, saskriešanās ar komandas biedru beigās, bet lūdzu iekšā, ārā, iekšā, apkārt vārtsargam, ripa vārtos, bez variantiem. Armands Bergmans no Renāra Laugaļa un Māra Atar piespēlēm lūdzu ieejam zonā, tik, tak, tau. Fantastiski. Un gluži kā vecākais dēls Arvils Bergmans, arī Armands nekļūdīgi met ripu vārtos. Lūk, vēlreiz redzam šo izspēli varētu skatīties brokastīs, pusdienās un vakardienās. Skaisti. Vikingu uzbrucējs Atis Blains no Tomasa Petersona. Fantastisks piespēles, gūst vārtus papildlaikā un garantē Vikingu uzvaru. Šajā spēlē skatāmies vēlreiz tiesnesis priekšā. Tas nekas, mēs neskatoties dodam piespēli caur muguru un arī precīzs metiens Atim Blindam. Numur 1. Ogre Smashers spēlētājs Jānis Matīs Liepiņš izgājienā 2-1. Wow! Kas par piespēli un Mārtiņš Vilhoviks nekļūdīgi met, neapstrādājot ripu no nūjas nērtās puses, tā saucamajā vantaimerā virs pleca. Reinis Siliņš spēles papildlaikās, skatāmies šeit izgājienā 1-1, metiens ar kājām nē, atkārtots metiens bez variantiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Reinis Siliņš ir Tukuma brāļu mūris un noteikti, ka aizsargiem arī kāds dzēriens būs jāuzsauc Reinim, jo tas ir fantastiski, ko viņš izpilda. Numur 2. Kas par izspēli un Aleksandrs Galkins no Sergeja Pavlova un Alekseja Iskarova piespēlēm nekļūdīgi raida ripu no vārtu priekšas. Šis ir tīrs NHL līmeņa vārtu gūms. Fantastiski izspēle Marels Būvs komandas izpildījumā. Numur 1. Jānis Āboltiņš no Lielupes komandas. Wow! 1, 2, vārtu augšējā stūri. Bez variantiem panāk rezultātu 3-4 un saglabā izredzes savai komandai šajā spēlē. Lūk, redzam fantastiski. Aizsūtam aizsargu pēc bulciņām un virs ķērāja cimda. Kas par vārtiem? Burvīgi. E3 divīzija. Numur 3. Ogres ledus brāļu spēlētājs Rūdis Lamberts no Mārtiņa Vītoņa un Edgara Baumgartnera piespēlēms perioda pēdējā sekundē panāk rezultātu 2-1. Fantastiski gūt vārdu, skatāmies vēlreiz izgājienas 2-1 uz nērto pusi un tur, kur vecmāmiņa glabā medus burkas. Tauls komandas spēlētājs Kristens Dārziņš. Fantastisks solo gājiens no stūra un bez variantiem vārtsargam. Lūdzu, ievācam ripu vidū, skatāmies metienu un zem acitēja cimda. Fantastiski. Numur 1. RSU komandas somu spēlētāju spēle Niko Heikela no Eriki Hatula piespēlēm. Kas par piespēli atrodam izgājienā Niko Heikela un starp kājām gūst vārdus RSU komandas spēlētājs. Skatāmies atkārtojumā. Fantastiska piespēle un somu puiši izkārto RSU komandai uzvaru. Redzam, vārdsargs saprot, ka tika apspēlēts un skaisti vārds. Numur 3. Valmieras spēlētājs Jānis Eisaks no Niklasa Kalniņa piespēlēm vairākumā. Wow! Bez variantiem netverams metiens 5-3 vairākumā un lūk redzam vēlreiz parādām metienu. Nē, vēlreiz parādām metienu un vārti! Tervete backshots uzbrucējs Roberts Petrovičs. Fantastisks solo gājiens un Petros savā stilā no vārtu priekšas smejoties gūst vārtus, kas par apstrādāt ripu. Fake metiens uz vārtu priekšu. Starp kājām ripa ir vārtos. Fantastiski vārtu gūms Petroviča izpildījumā. Numur 1. Tukuma brāļu uzbrucējs Sandis Drāznieks no Elvija kaimiņa piespēlēm gūst vārtus. Fantastika.
Burvīgi, lūk, redzam, Elvis ievāc arī pa vidū, atrod savu komandas biedru Sandi un griezienā, jeb tā saucamajā spinoramā ar nērto nos pusi starp kājām. Fantastisks vārtu gums.